Labdien! Mani sauc Bergs Hedžes, bestsellera Stāsts par ūdensvadu autors. Šajā grāmatā ir stāsts par diviem draugiem, par Pablo un Bruno, kur izvēlās divus pilnīgi atšķirīgus ceļus, lai sasniegtu savu finansiālo neatkarību. Tas, ko jūs varēsiet tūlīt redzēt, ir lieliska multiplikācijas filmiņa par viņu piedzīvojumiem. Tāpēc uzmanīgi skatieties un klausieties pamācību par to, kā izmainīt savu dzīvi. Tātad stāsts par ūdensvadu. Tālu, kādā mazā ciematiņā pie brīnumskaistas ielas dzīvoja divi draugi, Pablo un Bruno. Abi viņi bija jauni un sapņoja par labāku dzīvi. Bieži viņi dalījās ar saviem sapņiem par to, ka reiz kļūs par pašiem veiksmīgākiem cilvēkiem ciemā. Viņi nebijās no smaga darba un meklēja iespējas, kā piepildīt savus sapņus un sasniegt savus mērķus. Un kādu reizi šāda iespēja radās. Ciema vecākais nolēma nolīgt divus jaunus un spēcīgus vīrus. Lai tie ciematam nestu ūdeni no tālā kalna avota. Viņu atalgojums par darbu ir atkarīgs no atnestā ūdens daudzuma. Bruno un Pablo ar entuziasmu ķērās pie darba. Katru dienu tie no rīta līdz vēlam vakaram nesāja smagos spaiņus ar ūdeni no attālā kalna avota uz ciemu, un viņi šo darbu veica ļoti cītīgi. Katru vakaru mājās tie atgriezās ar savu dienišķo atalgojumu. Bruno bija apmierināts ar šo darbu un atalgojumu, ko tas pelnīja, un viņš bija pārliecināts, ka šis darbs viņam ļaus sasniegt savus sapņus. Bruno nolēma palielināt savus ienākumus un šim nolūkam paņēma lielākus spaiņus, lai ar katru reizi varētu atnest vairāk ūdeni. Viņš aprēķināja, ka šādi pieaugošie ienākumi viņam ļaus visā drīzumā nopirkt govi un māju, par kur viņš sapņoja. Taču Pablo nebija īsti apmierināts, jo katras dienas beigās tam sāpēja rokas un mugura no smagajiem spaiņiem, un tas jutās nomocījies un pilnīgi izsmelts. Tāpēc Pablo meklēja kādu iespējamo risinājumu, kā varētu šo darbu padarīt vieglāk un pelnīt vairāk naudas. Un kādu reizi viņam iešāvās galvā ideja, ka varētu uzbūvēt ūdensvadu, pa kuru ūdens plūstu uz ciematu, bez pārtraukuma dienu un nakti. Tātad šis ūdensvadu vads varētu nodrošināt ciemu ar ūdeni, nenēsājot smagos spaiņus. Pablo ļoti iedegās par šo ideju un ķērās pie plānošanas. Protams, ka Pablo šajā idejā padalījās ar savu draugu Bruno, piedāvāja tam pievienoties un būvēt ūdensvadu kopā. Taču Bruno nolēma, ka tā ir bezjēdzīga ideja, jo viss, par ko spēja domāt Bruno, ir nauda, ko viņš pelnīja tagad, un to, kā strādāt vēl aktīvāk, lai nopelnītu vēl vairāk. Viņš uzskatīja, ka ūdensvadu būvniecība atņems viņam pārāk daudz laika, un tāpēc viņš savus sapņus un mērķus sasniegs daudz vēlāk. Tāpēc Bruno paņēma lielākus spaiņus un sāka nēsāt ūdeni ātrāk. Viņš bija pārliecināts, ka šādā veidā viņš spēs nopelnīt ātrāk un vairāk naudas. Pablo nolēma būvēt ūdensvadu viens. Viņš saprata, ka tas nebūs viegli, un šis darbs tam prasīs daudz laika, un pūļu iekams ūdensvads būs pabeigts. Pablo zināja, ka uz tā būvniecību tam var aiziet daži gadi, bet viņš sakoncentrējās uz savu ideju. Katru dienu viņš turpināja nēsāt ūdeni kā agrāk, bet brīvdienās un brīvajā laikā Pablo ļoti cītīgi raka akmeņienu augsni un būvēja savu ūdensvadu. Pirmajā mēnesī tam nebija īpaši daudz ar ko palepoties.
Bruno un ciemata iedzīvotāji smējās par viņu. Tie viņu nosauc par Pablo ūdensvadnieks, tagad tas būtu Pablo santehniķis. Tai pašā laikā Bruno ienākumi dubultojās. Tas jau nopirka govi un lielu māju. Viņa dzīve izmainījās. Tagad dienas nogals tas pavadīja bārā, baudot to, ko viņam deva sūri un grūti nopelnītā nauda. Taču Bruno neapzinājās to, ka no smago spaiņu nesāšanas, kurus tas nesāja katru dienu, viņam mugura sāka sakumt. Seja tam iekritās un ķermenis sāka sašļukt. Drīzumā viņš sāka nēsāt aizvien mazāk un mazāk ūdeni, jo viņa veselība palika aizvien sliktāk un sliktāk. Pablo strādāja mēnesi pēc mēneša. Drīzumā jau pagāja gads, pēc tam vēl viens. Visu beidzot būve bija pabeigta. Un tagad tā vietā, lai ūdeni uz ciemu nēsāt ar smagiem spaiņiem, Pablo varēja izmantot savu ūdensvadu, pateicoties kuram viņš tagad pelnīja daudz vairāk naudas, kā jebkad varēja iedomāties. Ūdens uz ciemu plūda bez pārtraukuma arī tad, kad Pablo ēda, atpūtās vai vienkārši gulēja, tas turpināja tecēt. Pablo bija laimīgs un beidzot tas varēja lepoties ar savu tālredzību, uzcītību un neatlaidību. Tagad nauda pie viņa plūda tieši tāpat, kā ūdens tecēja ūdensvadā. Stāsts par Bruno un Pablo ir reāls dzīves atspoguļojums. Viņu darbs simbolizē to, ko parasti dara cilvēki, lai nopelnītu naudu. Bruno saņem naudu, nesājot smagus spaiņus. Lielākā daļa cilvēku gluži kā Bruno nesā savus smagos spaiņus, mainot laiku pret naudu. Un, lai palielinātu savus ienākumus, tie strādā aizvien vairāk un vairāk. Daži palielina šos spaiņus, saņemot augstāku amatu ar lielāku atalgojumu. Kas bieži nozīmē lielāku atbildību, aizņemtību un brīvā laika samazināšanos. Lielākā daļa no mums maina savu laiku pret naudu, kā Bruno. Mums visiem diennaktī ir 24 stundas, un skaidrs ir viens, ka visu laiku atdot darbam nav iespējams. Visgrūtākie laiki iestājas tad, kad mēs kaut kādu iemeslu dēļ vairs nevaram mainīt savu laiku pret naudu, vai tas ir vecuma dēļ, vai slimības dēļ, vai kādu citu iemeslu dēļ, jo tad mūsu ienākumi beidzās. Aplūkosim, ko tad pat darīja Pablo. Prātīgi padomājot, viņš saprata, ka nedrīkst visu laiku tērēt uz ierobežotiem ienākumiem, bet gan izmantoja daļu sava laika, lai izveidotu ūdensvadu. Jo viņš saprata to, ka ūdensvads viņam nesist nepārtraukts ienākums tik ilgi, kamēr vien tek ūdens. Un tie ir pastāvīgi ienākumi, kas daudzkārt atsver uz to izveidošanu iztērēto laiku un pūles. Pablo zināja, ka reiz pienāks brīdis, kad viņš vai nu vecuma vai slimības dēļ nevarēs vairs nesāt smagos spaiņus, mainot savu laiku pret naudu. Pablo zināja to, ka, lai izveidotu savu ūdensvadu, tam nāksies kārtīgi nopūlēties, tik līdz tas būs gatavs. Toties, kad ūdensvads būs gatavs, tas varēs uzturēt un kontrolēt ūdens plūsmu un būt pārliecināts, ka viņam ienākumi turpina augt. Pablo mums parādīja, ka, lai nopelnītu, mums nevajag mainīt savu laiku pret naudu, jo ir daudz labāks ceļš. Kā tad ir ar tevi? Vai patiešām tu vēl esi tāds kā Bruno, kurš maina savu laiku pret naudu? Ja varbūt tu gribi būt kā Pablo, kurš uzbūvēja savu ūdensvadu un uztur šo ūdensvadu, lai saņemtu pastāvīgus ienākumus. Ja tevi interesē ideja par savu personīgā ūdensvadu izveidošanu, tad sazinies ar to cilvēku, kurš tevi uzaicināja šo prezentāciju.
Tu vari sākt būvēt savu ūdensvadu jau šodien.